Čau! Šodien mēs tiekamies Slācīti Medrā iespējams vienā no visromantiskākajām epizodēm gadā, jo tuvojas Valentīna diena. Un šodien mēs gatavosim kaut ko īpaši romantisku, maigu un gaisīgu. Tie būs franču makaroni. Process ir gan nopietns un grūts, bet visu var izdarīt kārtīgi pieturēts receptei. Makaronu pagatavošanai mums būs nepieciešams šādas sastāvdaļas. Ļoti būtiski, lai olas, kuras izmantosim makaronu receptē, būtu istabas temperatūrā, taču esam aizmirsuši un neesam tās izņēmuši laicīgi ārā, tad varam tās aptuveni 5 minūtes ielikt pastāvēties siltā ūdenī. Tad sasveram visas sastāvdaļas, tām ir jābūt ļoti precīzām. Un sākam tās izsijāt. Sākumā izsijājam mandeļu miltus. Tas ir nepieciešams tāpēc, lai tiktu atdalītas mazās mandeļu skaidiņas, kuras neļaus makaroniem skaisti pacelties, jo tās ir pārāk smagas priekš šiem cepumiem. Pēc tam to pašu izdaram arī ar pūdercukuru. Kad to esam izdarījuši, varam sākt atdalīt olu baltumus. Mums ir nepieciešams aptuveni pusotra ola, jeb 55 grami olu baltumu. Pēc tam sākam to kult un procesā pievienojam cukuru. Un kuļam to tik ilgi, kamēr cukurs ir izkusis pilnībā un masa ir viendabīga un nekrīt nost no putotāja. Lai makaroniem piešķirtu īpaši romantisku noskaņu, mēs esam izvēlējušies rozā toni, ko mēs iegūsim izmantojot biežu pulveri. Pirms tam arī to izsijājam. Kad esam pievienojuši un samaisījuši krāsvielu, pievienojam visas sausās sastāvdaļas sapatotajam olu baltumam. Ļoti būtiski ir maisīt uzmanīgi un nepārmaisīt šo masu, tad ir jābūt šādai kā plūstošai lavai. Kad masa ir gatava, varam to sākt pildīt konditorijas maisiņā. Daram to ar vieglām cilājošām kustībām, pārāk nepārmaisot šo masu. Lai palīdzētu iegūt pēc iespējas vienādākus makaronus, varam izveidot aptuveni 2 cm diametru lielu aplīti un ar zīmoļu palīdzību sazīmēt to uz cepumpapīra. Un tad veidojam makaronus, mēģinot tos ietilpināt šajā aplītī. Vēl viens padoms, ko noteikti būtu jāņem vērā makaronu gatavošanas laikā, ir tas, ka pirms likšanas cepeškrāsnī no tiem ir jāizsit liekais gaiss. Taču pirms liekam tos cepeškrāsnī, atļaujam tiem aptuveni 20 līdz 30 minūtes atpūsties. Tā, mūsu franču makaroni beidzot ir gatavi. Un šobrīd mums atliek vienīgi tos piepildīt ar kādu no mūsu izveidotiem pildījumiem. Pastāv vairākas iespējas. Varam veidot pildījumu vai no krēmsiera, var izmantot ievārījumu. Un šoreiz mēs izmantosim Latvijā ražotu ievārījumu, kas ir ābolu brūkliņu ievārījums, un es to izvēlējos tikai tāpēc, ka tas lieliski ir piestāvēts mums ar savu krāsu. Turpmāk vēlēs uzzināt, kas Slācīti Medrā, tad seko mums šeit YouTubā, Facebookā vai Twitterī. Šo video atbalsta mūsu draugi Receptes LV.